Buongiorno, saluti de Itālijā. Un tā šodien Itālijās ceļojumā Impro grupa iepazīs skaistas pilsētiņas Amalfī piekrastē, un mēs dosimies iepazīties ar Positano, ar Villu Rufalo, ar Amalfī, un ja kāds man saka, ka līst lietus turistiem netraucē, jo izzināt un redzēt mēs gribam vienalga visu. Tie, kuri nevēlās lielo karstumu, kas šeit valda jūnijā, jūlijā, augustā, tiem jādodas noteikti pavasarī, kad sāk ziedēt visas puķas, zied mandeles, zied jūdas naudiņas, vēl joprojām un jau atkal zied eņģeļu taures. Uz citrusu kokiem parādās jaunie ziedi, kas parāda, ka atkal būs laba raža un atkal būs uz rudens pusi jaunie citroni, tie, kas šobrīd ir zaļi un maziņi. Tie, kuri negrib karstumu, tiem jābrauc tagad. Šobrīd arī ir nedaudz mazāk, es teiktu, tā turistu nekā ir augstajā sezonā. Nada más. Ok, quanti siete? Ok, camminamo, poi. Es priecājos atgriezties Ravello pilsētiņā un skaistajā villā, kas tur atrodas. Man ļoti patīk, kā mainās ziedu tepiķi šajā villā. Viņi nav visu gadu vienu un tā paši. Šogad pavasarī mēs bijām, un šogad Itālijā nepierasti vēss pavasaris, līdz ar to ziedi vēl nav plaukumā, bet ar laiku pavisam drīz, pēc 10 dienām, viņi varbūt jau būs pilnībā uzziedējuši, un šie ziedu tepiķi būs koši un spilgti. Pilsētiņa ir mierīga, pilsētiņa ir tāda uz pārdomām aicinoša, jo var vienkārši apsēsties pie nožogojumu un vērot dabu. Diezgan daudz ceļoju, vismaz reizi gadā arī ar Impro, varbūt pat 2 reizes gadā. Iepazīt pasauli, jā. Tā ir iespēja paplašināt redzesloku, vairāk saprast pasauli, tagad arī itāļus. Man ļoti šķiet patīkami viņu tas miers. Protams, ka itāļi jau nav arī tādi pavisam mierīgi, bet cik viņi ir toleranti viens pret otru, kā viņi izpalīdz tomēr un nesatraucās par sīkumiem, tā varbūt teikt. Mēs katru gadu ceļojam, izvēlamies parasti Impro firmu, jo visvairāk patīk tā precizitāte, kad no rīta agri ceļamies, ja 7 jāsatiekās, tad 7 satiekamies. Diena ir intensīva, bet vienmēr visi precīzi savācās, viss labi organizēts. Mēs redzam to, kas jāredz, jo uz savu roku braucot,
Nevienmēr tā izdosies atrast to, kas attiecīgajā pilsētā ir skatāms. Mēs parasti ceļojam ar automašīnu, bet sapratām, ka uz šīm vietām mēs ar automašīnu noteikti nebrauksim. Un šeit ir labāk atbraukt ar Impro gida pavadībā. Mēs ar Impro ceļojam jau kopš gadsimta sākuma. Pagājušā. Un apmēram zinām, ko šī kompānija piedāvā, bet Itālija mums bija gala mērķis pagājuši, bet mēs bijām otrā Itālijas krastā šogad šinī. Es domāju, ka uz kampāniju un tieši uz šo reģionu, kur atrodamies mēs, ieteicamāk būtu braukt tiem, kas jau ir izskatījuši klasisko Itāliju, Romu, Florenci, Venēciju. Tagad jāsāk meklēt ogas, odziņas un rozīnītes. Un pie vienām no tādām rozīnēm, protams, pieder Sorento piekraste un Amalfi piekraste ar skaistajām jaukajām pilsētiņām, kas ir izvietojušās klinšu nogāzēs, katrai no kurām ir sava sena vēsture, jo principā visas šīs te mūsdienu pilsētiņas savu vēsturi sāk jau pirms 2000 gadu. Un tā šodien mūsu ceļotāji dodās otrajā sava ceļojuma un ekskursiju dienā, būtu pareizāk teikt. Un šodien mēs apmeklēsim senās Pompejas, kuru vēsture sākās apmēram 6 gadsimtus pirms mūsu ēras. Bet vēsturi viņi ieiet ar to, ka mūsu ēras 68. gadā šeit notiek lielā zemestrīce, kas nodara lielus postījumus šai pilsētai, bet pilsēta sāk atjaunošanas darbus un viņus turpina līdz pat 79. gada augustam. Augusta rīts nesolīja nekādus draudus. Cilvēki devās savās darīšanās, tirgoja, pirka, pārdeva, gāja pastaigās. Un pēkšņi pamodās senais vulkāns Vezuvs. Tā laika zinātnieks Plīnijs vecākais devās tuvāk Vezuvam izzināt izvirduma procesu, bet gāja bojā. Arī visas Pompejas bija apraktas zem 6–8 metru augstas lavas un pumeka un pelnu kārtas. Tas arī saglabāja šo pilsētu pēctečiem, tas arī mums. 79. gada izvirduma laikā tiek apraktas zem pelna un lavas 3 pilsētas – Pompejas, Herkulāna un Stabija. Pompeju izrakumi sākās 1590. gados, bet tie ir nelieli un bez zinātniskā pamata. Īstie izrakumi sākās un zinātniskie darbi sākās tikai 18. gadsimta vidū un turpinās līdz mūsdienām. Mēs turpinām savu ekskursiju. No rīta mēs bijām Pompejās, un kā jau pēc Pompejām noteikti pienākās labas pusdienas Cantina del Vesuvio. Šeit atrodas bioloģiskā saimniecība, kur viss ir tīrs. Šeit jau gandrīz 100 gadus notiek šī privātā saimniecības darbība, un šobrīd šeit darbojās jau 3. paudze. Kantīnai pieder 700 olīvu koku, 3 dažādu šķirņu, no kurām spiež olīvu eļļu. Šeit ražo Lacrima Christi vīnus, gan balto, gan sarkano.
un arī ļoti specifisko ričoto vīnu. Visi vīni ir ļoti augstas kvalitātes, un gadā šeit ražo 60 000 vīna pudeles. Šos vīnus nevar atrast nevienā veiklā vai supermarketā. Viņus neved arī uz viesnīcām un bāriem. Tos var nogaršot, nobaudīt tikai šeit, baudot brīnišķīgas pusdienas, kas ir pagatavotas no vietējiem produktiem. Šitā te bez karotītes. Ar elegantu to nokritīju zemē. Itāļi ir ļoti viesmīlīgi un ļoti lielu uzsvaru arī liek uz dažādu gardumu nobaudīšanu. Un, manuprāt, ka visos restorānos mēs esam ļoti gaidīti un apkalpošana notiek ļoti ātri. Ko vajadzētu nogaršot? Protams, atrodoties piekrastes pilsētiņās, ir jābauda visdažādākās jūras veltes. Vai tas ir spageti ar frutti de mare, vai tie ir cepti kalmāri, vai tie ir astoņkāji. Bet ja jums negaršo šie jūras iedzīvotāji, tad, protams, var arī nobaudīt spageti con polpa. Tas ir spageti ar īpaši pagatavoto tomātu, tā nebūtu mērce, jo tur ir arī saglabājušies vēl daļiņas no dzīvajiem tomātiem, un viņa parasti ir ļoti bagātīga. Noteikti vajadzētu pagaršot arī gaļas bumbiņas, kas ir ļoti maigas. Lieldienu laikā ļoti daudzos restorānos pasniedz arī jēra gaļas ēdienus, bet tas ir atkal, ja jums tas garšo. Nu un, protams, pica. Jo no Neapoles nāk īstā pica, kā saka paši itāļi. Kaut gan citos reģionos jums teiks, nē, tieši no mums nāk īstā pica. Bet, tiek uzskatīts, ka, teiksim, pica margarita nāk tieši no Neapoles un bija pagatavota par godu karalienei Margaritai, kas apmeklēja Neapoli. Nu, un par dzērieniem runājot, protams, limoncello. Protams, limoncello, jo Aperol Spritz sāk dzert Venēcijā un visā Itālijā. Ir pienācis atkal viens skaists saulains rīts, un mūsu jaukā impro grupa dodas uz Imperatoru salu Kaprī. Kaprī teritorija ir neliela, nepilni 11 kvadrātkilometri, un tur dzīvo gandrīz 13 000 iedzīvotāji. Kaprī sala sastāv no 3 daļām – Marina Grande, Kaprī pilsētiņa ar savu municipalitāti un Anakaprī. Mūsu ceļš no sākuma vedīs uz Anakaprī. Kāpēc tieši uz Anakaprī? Tāpēc, ka tas ir ļoti skaisti un tāpēc, ka Anakaprī atrodas zviedru ārsta un rakstnieka Villa San Michele. Ar ko tad ir slavena Kaprī sala? Bez Akselmundas. Kaprī salu par savu atpūtas vietu un veselības uzlabošanas vietu izmantoja vēl senās Romas imperatori. Tā skaitā arī imperators Tiberijs, kurš uzceļ vienā no klints ragiem Kaprī salā villu Jovis. Ne tikai Tiberijs atpūtās Kaprī salā, bet arī imperators Augusts un arī citi Romas impērijas dižmaņi. Bet tagad Kaprī salu apmeklē mūsdienu slavenības gan aktieri, gan prezidenti. Kaprī pilsētiņā ir 5 zvaigžņu viesnīca, kuras fasādi rotā
valstu karogi, un pēc šiem karogiem var zināt, no kādām valstīm augstie viesi tur viesojās. Protams, Capri sala atgādina mums arī par citronu liķieri limoncello, kuru var nodegustēt limoncello veikaliņā darbnīcā, kur jums piedāvā gan limoncello tikai uz citronu bāzes ar 32, 36 alkohola grādiem, gan maigos liķierus uz limoncello bāzes, piena limoncello liķieri, melonas limoncello liķieri un arī pistāciju. Katram pēc gaumes, kas nu kuram garšo. Man ļoti patika, ka mēs arī pārbraucām uz Capri salu, jo es vairāk aizdomājos un sapratu, kāpēc Capri sala tā pievelk cilvēku. Tāpēc Aksels Muntī izvēlējās šo salu, jo faktiski pagājušā gadsimta sākumā tā bija praktiski neapdzīvota un tie cilvēki trūcīgi un tur nebija tas biezums kā tagad, un tie bija cilvēki, kas meklēja tādu drusciņu vienatni un prom no sabiedrības dzīves un tā. Bet savukārt šobrīd tas ir pārvērsts drusciņi savādāk. Tas ir kā zīmols, ka es varu atļauties villu Capri salā. Bet atkal no otras puses aizdomājas arī šī slavenie cilvēki, ka viņiem arī joprojām gribas pabūt vieniem, nevis visu laiku sabiedrības tādā redzamībā, kur nepārtraukti viņus izseko un visi grib, kā saka, sīkumos zināt viņa dzīvi. Un ka faktiski viņi arī šobrīd izvēlās varbūt tās villas, tāpēc, lai pabūtu vienatnē ar sevi un saviem varbūt tuvākajiem cilvēkiem. Ļoti, ļoti iespaidoja šajā ceļojumā tieši šie dabas skati no augstajiem kalniem uz jūru un arī, protams, mazās kurortu pilsētas Positano, Amalfi un, protams, Capri sala. Es esmu ļoti daudzreiz bijusi Itālijā, bet tieši Amalfi krastu Capri es nebiju bijusi. Tāpēc man ir diezgan grūti atrast vietas, kur es neesmu bijusi, un šis man ļoti valdzināja brauciens. Šajā ceļojumā, jā, tā Capri sala jau laikam iespaidīgākā, jo tur tik daudz visādas slavenas personības bijusi, tur ir ko redzēt no tās augšas, kad uzbrauc augšā, protams, kad iespaidi. Daudzās jau valstīs ir tādi, kas saka, ka tie skati līdzīgi, bet taisni tur tas ūdens visapkārt un tās bagātās villas un tas iespējas katrai valstī vienā sarkana jumti. Tur bija balti un dažādi, tā kā paspējām to tik daudz redzēt, kā saka, jā. Tas man tā visvairāk palika. Droši vien tie skati, tie vidusjūras skati, šis Neapoles līcis, arī Capri salas tieši virsotnē, kad mēs bijām, un tie burvīgie skati, kad mēs uzbraucām augšā ar pacēlājiem, un uz visām debesu pusēm varēja skaisti redzēt. Un arī tas brauciens apkārt Capri salai, kur mēs iebraucām tais grotās skaistajās. Okay. It's possible? Yes. Mūsu brīnišķīgās ekskursijas, kā saka mani turisti, ekscelentā 4. diena. Šodien mēs šajā saulainajā dienā apceļojām atkal Itāliju Sorento pussalu, un šodien mēs devāmies ciemos pie vienas ģimenes, kura jau 4 paaudzēs nodarbojās ar citronu un apelsīnu audzēšanu. Viņi audzē arī olīvas un ražo brīnišķīgo olīvu eļļu, gan ar citrona, gan ar apelsīna garšu. Bez olīvu eļļas ražo arī no augošiem šeit
citroniem un apelsīniem. Ļoti garšīgas marmelādes, jo jūs taču atceraties, ka Itālijā brokastīs ir pieņemts ēst marmelādes maizītes. Pie viņām var arī izmantot gan apelsīnu marmelādi, gan medu, ko arī ražo šeit, jo šeit arī audzē bites, kas dod medu. Lielākā olīvu ražu vākšana parasti ir oktobra 2. pusē. Viss ir atkarīgs no laika apstākļiem sezonas laikā, kad olīvas briest. Esam nobaudījuši, esam nogaršojuši gan dažādu 3 šķirņu olīvu eļļu, gan ar citronu garšu, gan ar apelsīnu garšu vai īsto olīvu eļļu. Nogaršojām marmelādes. Šo to arī iepirkām, lai atvestu uz Latviju. Un turpināsim ceļu. Scusa, io 4. Viņš ir 4. 4. dinastija jau pēcteči. Un tad ir bambini. Io quinta, sì. 6 mesi. 7 mēnešu bambino jau 5. paudze. Jau 5. paudze. The average life, the average age. Jā. Jaunums, ko uzzinājām par tiem mandarīnu, kad liepu vietā, ja mums Rīgā liepas, tad šeit ir mandarīnu koki un tie mandarīni. Bet izdevās tur pagaršot tie, kas apstādījumos, tie tomēr ir skābi un tie ir mežeņa forma. Bet, kas jau ir kultivēti, tie tiek potēti tomēr. Un tad viņi panāk to labo garšu un tādā veidā. Jā. Un tas bija tāds cits arī, ko es te ieraudzīju, tos citronus un mandarīnus, kas tā citās valstīs nebija iekritis acīs. Jā, un tā nebija tik daudz, bet acīm redzot, te ir tas 0 grādi, ka viņi gar to jūru noturās tas 0 grādi. Un tad tie ir piemēroti augšanai šīm kultūrām. Jūs jau pēc tukšām paplāpēm. Ko darīt? Veseli. We say here Cienda for 100 years. Uz 100 gadiem. Teica, cik hektāri viņi apsaimnieko? I want to see how brave you are. Pārbaudīt, cik mēs esam Look at me, drosmīgi. guys. Look at me. Only one bite. Ar vienu kodienu. Ingūna paņem pa mani arī. Nokot pa mani arī. The lemon here has got a skin not very thin. Būs izgaršots. It's an onion quiche. Everything is good. Bet kaķis jau šito neēdīs. Kaķis nē. And our artisanal limoncello. Not shot, slowly, piano. Slowly. Šodien mēs apmeklējām citronu dārzu, un tas bija ļoti, ļoti iespaidīgi ieraudzīt, kā šie citroni aug masveidā tādos dārzos jau iekoptos. Tas nebija redzēts līdz šim. Mūsu ceļš ir atvedis mūs uz Kampanijas galveno pilsētu, uz Neapoli, kuru dibināja jau dziļā senatnē vēl pirms mūsu ēras senie grieķi, kas atkuģoja uz šeieni ar saviem kuģiem. Viņiem šeit patika, jo šeit ir daudz zemes, un zeme ir auglība, un sākā augt pilsēta. Bet ne jau uz grieķiem šeit viss apstājās. Šajās teritorijās un šajā pilsētā ir bijuši gan normāņi, gan Anžu ģimene dzimta, un pils aiz manas muguras tā arī saucās Anžu pils. Šajā pilsētā mēs iepazināmies arī Teatro San Carlo, kas ir vecākais operas nams
Itālijā, jo La Scala uzcēla tikai 40 gadus vai 50 gadus vēlāk, un joprojām San Carlo teātrī notiek izrādes. Mēs aplūkojām arī tirdzniecības galeriju. Šādas tirdzniecības galerijas visā Itālijā ir 3. Šeit Neapolē, Milānā un arī Romā. Mēs nogaršojām arī Baba de Napoli, vai tā ir tāda mīklas kūciņa pārlieta ar rumu. Varējām nogaršot sfogliatelle. Mēs varējām arī nogaršot citus ēdienus. Neapola ir ļoti mainījusies. Pārsteigt man nepārsteidza, cik es tur biju bijusi, bet ekskursija bija ļoti interesanti. Es uzzināju vēl kaut ko jaunu. Saulaina diena. Šodien mēs jūtamies kā augstie viesi pie Burbonu karaliskā nama. Man aiz muguras lielākā strūklaka, kas atrodas Kazertas pils parkā, kur ir projektējis Vanvitelli. Mēs varējām aplūkot arī pils apartamentus un skaistās gleznas un Venēcijas stikla lustras, kas rotā. Paklausījām mūsu gidas stāstījumu un uzzinājām daudzas jaunas lietas arī par to, kas te notika uzreiz pēc Otrā pasaules kara. Šis parks šobrīd pārdzīvo tādas nelielas remontdarbus, kas īstenībā ļoti iepriecina vietējos, jo parks atkal būs nodrošināts ar jaunajām laistīšanas sistēmām. Tas nozīmē, ka tie, kas uz šejien dosies arī no impro grupām vasarā, neredzēs visu izdegušo zālāju, bet gan skaistu un zaļu. Ļoti laba gide un ļoti interesanti pastāstīja. Un kā bonusā arī tā jaukā izstāde ar Dienvidu Itālijas karalienēm. Ļoti interesanti. Vienmēr jau saka, ka katrai kūkai vajag virsū ķirsīti. Arī mūsu kūkai ir ķirsīts, jo rīt mēs dodamies jau uz lidostu. Un vakaru mēs pavadām vienā ļoti klusā, vēl klusā, jo nav vēl sākusies peldēšanas, sauļošanas sezona. Un mēs pavadām vakaru Sperlongas pilsētā. Senas leģendas vēstī, ka šeit ir dzīvojis lielais ceļotājs Ulis, kas bija arī tā laika dievība, un tieši Ulisa pēctecis ir Romas impērijas imperators Tibērijs. Un tāpēc, protams, Tibērijam bija villa šeit Sperlongā. Arheoloģiskie izrakumi pierāda, ka šeit apdzīvotā vieta jau bija 600–700 gadus pirms mūsu ēras. Bet visos garos gadsimtos šis nelielais zvejnieku ciematiņš dzīvoja no zvejnieku darba un arī apstrādāja zemi. Un man aiz muguras jūs redzat diezgan senus olīvu kokus, kas joprojām vēl ražo olīvas, bet šobrīd šīs olīvas ir dekoratīvi izveidotas, jo atrodas pilsētas galvenajā laukumā, kur atrodas arī pilsētas municipalitāte. Lai bišķiņi iekrāsotu māju sienas un fasādes, vietējie mākslinieki, protams, ar municipalitātes saskaņošanu, šeit sāka veidot arī
murāļus vai sienu gleznojumus. Un turisti, pastaigājoties pa šo pilsētu līdz kādai kafejnīcai, var pavērot arī šo mākslas veidu. Un tagad, tikko kā mēs atbraucām uz šo jauko pilsētu, es domāju, ka šeit ir pludmales un šeit varētu būt arī ļoti laba atpūta vasarā ar peldēšanos un sauļošanos. Tie, kas joprojām nevar saprast, vai ir jābrauc šajā ceļojumā, vai nav jābrauc. Ir jābrauc noteikti, jo šis ceļojums sastāv no pērlēm. Vai tā ir Capri, vai tas ir Sorrento, vai šodienas Kazartas pils ar angļu dārzu, vai mazā Sperlonga, tas ir jāredz, tas ir jāizbauda ar kādu skaistu Aperol špricu vai Neapoles picu. Braucam, nenožēlosiet. Noteikti jābrauc, jo šis reģions ir tik skaists un tik vēsturiskiem arī objektiem bagāts, un šeit vienkārši daba iedvesmo. Un vidusjūra, tas ir kaut kas īpašs. Iebrist vidusjūrā aprīlī, tas arī ir kaut kas īpašs. Nav daudz jādomā, ir jābrauc, jo viss ir jāredz katrā ziņā. Ļoti, ļoti skaisti šeit ir. Jā, Itālija ir laba izvēle. Arī impro. Jā, ar impro. Itālija ir impro ir laba izvēle. Tur nedrīkst domāt, tur šeit ir jābrauc un jāredz. Es biju pārliecināta, ka šeit būs ļoti, ļoti labi. Nu, laikam mums ir laiku paveicās, un pēc smagās ziemas es uzskatu, ka skaistāk izdomāt arī nevar. Chegar.